Man ir daudz kas saistīts ar Rīgu. Un esmu ļoti priecīgs, ka tas festivāls tagad ka mana pilsēta kļuva par Eiropas kultūras pilsētu šajā gadā. Un mums ar Kremerātu ir gods piedalīties šajā programmā. Man saistīts ar Rīgu ir tas, ka mans vectēvs šeit strādāja, bija profesors konservatorijā, Kārlis Brikners. Mani vecāki abi spēlēja daudz gadus, man māte 27 gadus Latvijas radio orķestrī. Es apmeklēju Emīļa Dārziņa mūzikas skolu. Tātad Rīgu es nekad neaizmirsīšu, un man vienmēr prieks šeit būt un uzstāties. Un arī pirmais Kremerāts Baltikas koncerts notika Rīgā, jau tagad ir 17 gadus, kad tas notika. Mēs vienmēr svinējam 9. februāri, kā mūsu dzimšanas dienu. Šodien Kremerātā ir daudz jaunu muzīķu, jau nākoša paudze, bet Kremerāta Baltika tagad kļuva par tādu institūciju, ar kur mēs varam lepoties par Latviju, par Igauniju, par Lietuvu visā pasaulē. Prieks to rādīt arī dzimtajā Rīgā.